Parādīšu šajā video, kā uztaisīt un izveidot mainīt e-pasta šablonus un kā mainīt aktivitātes un aktivitāšu ikonas. Sāksim ar e-pastiem. Varam atvērt jebkuru darījumu vai iet uz izsūtni. Tas, kas mums ir nepieciešams tālāk, spiežam sūtīt jaunu ziņojumu un šeit atrodam izvēlēties veidni. Pie veidnēm mēs varam redzēt ar tām veidnēm, ar kurām mēs šobrīd strādājam. Papildus tam mēs varam uzspiest pārvaldīt veidnes. Šeit mēs redzam visas aktīvās. Varam veikt labojumus uzklikšķinot uz esošajām vai attiecīgi tās dzēst, kā arī varam pievienot jaunu veidni, aizpildot veidnes nosaukumu, ko klients neredz, vai šī veidne būs pieejama arī pārējiem kolēģiem. Temats, tātad e-pasta temats, ko jūs klients redzēs, un saturs. Saturā mēs varam ievadīt arī laukus no darījuma. Vai arī, piemēram, šādā formātā ieliekam iekšā, atrodam personu un personas vārds šādā formātā. Un ieliekam arī attiecīgi varam iekopēt turpmāk. Tas, ko šablonos, e-pasta šablonos nevajadzētu darīt, ir neliekam savu parakstu, jo paraksts ieliekās e-pastos automātiski. Tālūk, tas ir par e-pasta šabloniem. Un otrā sadaļa ir par to, ko pievienot aktivitātes, tad tas atrodas šeit labajā stūrī augšpusē. Un te mēs paņemam uzņēmumu iestatījumus un augšpusē aktivitātes. Tad šajā vietā mēs arī varam viņas labot, pievienot, nomainīt un visādi citādi atjaunināt. Tad parādīsim, kā tas izskatās. Šeit atveram vaļā, šeit mēs redzam visas esošās aktivitātes un varam arī attiecīgi gan labot esošos, gan nosaukumu, gan ikonus, gan viņu izvietojumu secību, gan arī pievienot pavisam jaunas ikonas. Lūk tā, lai veicās!